Esiet sveicināti brīvības modinātāji kārtējā 35. sērijā. Šoreiz apstākļi sanāca tādi, ka nācās ierakstīt šo kā vienam, būs solo iznāciens šis. Līdz ar to, protams, kadrs tik vizuāli skaisti nebūs kā parasti, bet neskatoties uz to, saturs varbūt tomēr ir svarīgāks un mums atkal var nākties drīzumā sastapties ar to, ko mēs daudzi cerējām vairs nekad nepiedzīvot, proti tie 2 gadi ar visu to plandēmiju un visiem ierobežojumiem, uzpurņiem un potēm, taču izskatās, ka globālais oligarhāts nav licies mierā, viņi atkal perina kaut ko ar to iesākt un parādās visādas ziņas, tāpatās ir arī nākamgad tas beidīgi slavenais plandēmijas līgums paredzēts pieņemt vai tomēr nē, kas ir ļoti svarīgi zināt, kas tas vispār ir, bet pie mums, protams, par to nekādas informācijas īsti nav. Un, protams, arī klimata afēra turpinās un vēl visādas lietas. Vienmēr sakot, labvakar visiem, un situācija ir sekojoša. Droši vien daudzi pēdējā laikā būs ievērojuši un sapratuši, ka ar to klimatu kaut kas īsti kārtībā jau te nav. Pēdējā laikā daudz visādi anomālija, pērkons pirmo reizi atskanēja jau ziemā, dīvaini tie negaisi, zibeņi un lielgraudu krusa. Tas pie mums, bet citur pasaulē regulāri plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces, visādas kataklizmas šķietam pieņems spēkā. Paralēli tam mēdīja aizvien vairāk kurina histērija, izplata sarkanos brīdinājumus arī iepriekšējās normālas temperatūras vietā un par globālo apokaliptisko vārīšanos, ko paziņoja ANO, un visām manipulācijām to arī jau nesen vēstījām. Protams, ka viss tiek norakstīts uz cilvēku radītām pārmaiņām, tiek saukts pēc drastiskas patēriņa un industrializācijas likvidācijas, automašīnu aizlieguma un viss pārējā. Tad šeit ir jāsaprot nianses, ka viss notiekošais ir praktiski identisks Covid afērai. Tur tiek sajaukts kopā viss iespējamais un neiespējamais tikai, lai varētu uzrādīt kaut kādus manipulatīvus datus un straujāk visus nošpricēt. Tāpēc arī faktu čakari atspērušies strādā un stāsta par safabricētiem gandrīz 100% zinātniskās viedošanās, kas runā par cilvēku ietekmi uz klimatu, taču tur nekas nav teikts par to, cik tā ir liela un tieši kuri cilvēki to ietekmē un kā viņi to dara. Jo vainoti tiek lauksaimnieki, šoferi un visi parastie ļaudis, kuriem esot jāatsakās no lētās enerģijas un jāzaudē arī labklājība. Taču nekur netiek pieminēts tas, ka cilvēku ietekme uz klimatu patiesībā notiek arī pavisam citā veidā, un tie ir pavisam citi cilvēki, kas to dara. Viss sākas ar to, ka lielie banksteri, kuru mērķis ir kontrolēt planētas resursus un pelnīt ar to savu naudu, jau sen mēģina privatizēt arī dabiski doto ūdeni. ASV štatos tas tā notiek jau no 19. gadsimta sākuma. Dažādie likuma un akti, kur uz papīra it kā aizsargājot ūdeni, patiesībā ir novaduši pie tā, ka ir parādījušās neskaitāmas privātas kompānijas, kuras padarījuši universālo dzīvības avotu par peļņas un kontrolas avotu. Tikai tāpēc, ka ūdens ir dzīvība, nenozīmē, ka tam nevar uzlikt cenu. Tā spriež britu ekonomists Viljams Buiters, kurš jau pirms 12 gadiem paredzēja strauju ūdens kā kotējuma resursu industrijas attīstību. To arī redzam šodien uz Latvijas piemēru, kur būvē jaunos termināļus un loģistiku, lai sūknētu un tirgotu šo resursu citām valstīm. Kā lai piespiež cilvēkus maksāt par to, ja viņiem kaut ko dod par velti? Tā ir vēl viena šī paša bankstera tēze. Taču šīs industriālās ūdens ieguves process rada arī blakus efektus. Lielajām kompānijām iztukšojot pazemes krātuves, kā to dara kola un tam līdzīgas Indijā un citviet,
Vietējā sakās ir sausums, un vietējie zemnieki spiest ūdeni pirkt no šīm pašām kompānijām, vai arī spiest izmantot tādu kompāniju pakalpojumus, kas izraisa mākslīgo lietu. Lūk, esam nonākuši pie galvenās domas. Par to īsti neviens nerunā, un visa veida ķīmiskās trases joprojām skaitās neganda sazvērestības teorija, tāpat vai kā mākslīgā laikapstākļu modifikācija jau sen ir globāla biznesa industrija. Debesīs tiek kaisīts sodas chlorīds un citas ķīmiskas substances. Tāpat ir ļoti daudz dažādu zemes stāciju, kur uzdevumi ir ļoti dažādi, palielināt lietu vai aizdzīt to, samazināt migu lidostās un tam līdzīgi. Vispār jau mēģinājumi ietekmēt klimatu ir tikpat seni kā cilvēce. Ja agrāk to lūdz dažādiem dieviem un ar to strādāja šamaņi, tad līdz ar tehniskā progresa attīstību jau 19. gadsimtā parādījās dažādas viesuļu mašīnas un bija pat ideja kausēt ledājus ar atombumbām, taču arī ir beidīgs slavenais HAARP un daudz citas iespējas laiku mainīt pa savam. Emirātos, kur viss ir mākslīgs, ir arī mākslīgo laika apstākļu ģenerators. Visu laiku debesīs ar attiecīgās lidmašīnas strādā visa veida ierīces, bet mums joprojām stāsta, ka ģeoinženieri ir kaut kāda sazvērestība. Visi šie procesi un ķīmijas kaisīšana atmosfērā, atmosfēras sildīšana un dažādi aerosoli piesārņo planētu nesalīdzinām vairāk kā visas automašīnas pasaulē, taču par šo tēmu nav pieņems runāt, un par vainīgajiem nozīmēti citi, parastie cilvēki, kas dodas savās ikdienas gaitās. Bet pasaulē klimata pārveidošanas programmas darbojas vismaz 50 valstīs, un 2017. gadā notikušu ekspertu tikšanās Ženēvā. Bet klimata histēriķiem šo procesu acīm redzot nav interesanti, un viņi nenodarbojas ar pētījumiem šai sakarā. Bet jautājums par to, kā tas viss reāli ietekmē dabisko zemes balansu, ir ļoti svarīgs. Kā šāda faktiski dieva lomas spēlēšana atsauc uz laika apstākļiem kopumā un cik no tā, kas notiek šodien, vispār ir īsts, kas ir mākslīgs un vai tas var tikt izmantots kā ierocis pret cilvēci, piespiežot mūs ticēt globālistu stāstiem par to, ka vainīgi pie tā esam mēs, ļaudis parastie. Tā pašā laikā viņi paši ļoti labi saprot to, ko dara un laicīgi nodrošina savu vietu. Piemēram, bija ziņas par to, ka bijušais ASV prezidents Bušs vēl 2005. gadā iegādājās 40,000 hektāru zemes Paragvajā. Pats par sevi tā ir tūkstnesīga vieta, taču tur slēpjas kāds noslēpums. Tur atrodas viens no pasaules lielākajiem un tīrākajiem saldūdens baseiniem – Aguero Guarani. Tur esošā saldūdens apjoms būtu līdzvērtīgs 3 Kalifornijas štata izmēra baseiniem. Tā kā uz zemes saldūdens ir tikai 2%, bet reāli pieejamais vēl 10 reizes mazāks, jo lielākā daļa ir ledājos, nav grūti saprast to, ko šeit redz oligarhāts, padarīt to par grūti pieejamu resursu un pievākt sev, tāpat laikā radot mākslīgu sausumu deficītu un jaucoties arī klimatā, lai panāktu vajadzīgo rezultātu, vienlaikus piespiežot cilvēkus apmaksāt visas viņu afēras ar nodokļiem, samazināt ienākumus, lai kontrolētu vēl vairāk zem saukļiem ar karu par klimatu un visa veida drakoniskiem ierobežojumiem, kas domāti mums. Un tagad vēlreiz par klimatu, bet šoreiz ne par pašām pārmaiņām vai laika apstākļiem, bet par to, kas ir šīs afēras bīdītāji jeb instrumenti. Tie, kas praksē realizē šo histēriju un kur ir šīs jaunās sektas pārstāvi. Droši vien pirmais, kas nāk prātā, ir slavenā zviedru pusaudze Thunberga, kam dota vaļa kāpt ANO tribīnēs, taisīt teātri un kura gozējas uz daudzu žurnālu vākiem un dabū prēmijas. Bet ir arī citas organizācijas un radikālas kustības, kas nodarbojas ar panikas celšanu un dažādām šizofrēniskām akcijām, lai pievērst savu uzmanību. Piemēram, ir tāda Just Stop Oil brigāde, par kuriem droši vien esat dzirdējuši tai sakarā, ka viņi mēdz ielausties dažādos muzejos un apgānīt tur esošos mākslas darbus ar sūvu vai krāsu, kā viņi to izdarīja Londonā, piemēram, ar Van Gogha darbu un citur. Vēl viņi veic dažādas akcijas uz ceļiem, stāvot uz tiem un vienkārši bloķējot satiksmi. Bieži vien šīs provokatīvās darbības noved pie sadursmēm ar sadusmotiem šoferiem un citiem ļaudīm. Pa lielam tie ir šīs klimata afēras apstulboti jaunieši, kur uzskata visiem pieejamo lētu enerģiju par kaitīgu planētai un pieprasa to apturēt. Tā ir globālistu ideja, skaidrs, ka vienmēr ir arī attiecīgi radikāļi, kas to nes dzīvē, tāpat kā to dara Antifā, BLM vai citi tam līdzīgi grupējumi. Tāpēc vienmēr ir interesanti papētīt, kas īsti ir un kas tos apmaksā. Seko naudai. Lūk, ieiet šo pašu radikāļu mājaslapā, galvenais viņu finanšu avots ir klimata ārkārtas fonds
Izrādās, ka ir arī tāds, un tā nosaukums jau izsaka diezgan daudz. To izveidojuši 3 visai interesanti cilvēki. Tā sauktais filantropists Trevors Nelsons, Rorija Kenedija, tā paša nošautā prezidenta Kenedija meita, un Eilīna Getija, kur ir kā reizi naftas magnātu un miljardieru Getija klana pārstāve. Pols Getijs bija amerikāņu izcelsmes britu naftinieks, kas savu kompāniju nodibināja 42. gadā, bet 66. tika ierakstīts Guinness rekordu grāmatā kā bagātākā pasaules privātpersona. Šī būtne, vārdā Eilīna, ir viņa mazmeita, saprotams, arī miljardieri, bet dīvainā kārtā iestājas pret naftu un atbalsta zaļo afēru. Kāpēc tā? Tajā jau naudas nav mazāk, un depopulācijas klubā viņi ir visi. Amizanti arī tas, ka visiem šiem 3 ir mājas Malibu okeāna krastā. Smieklīgi, bet viņi taču stāsta par to, ka celšoties jūras līmeņi, viss apvūdīs, bet tas laikam ir kaut kas cits. Kas attiec uz Trevoru Nelsonu, tad arī tas ir gan interesants tips, kas strādāja Baltajā namā pie Billa Clintona un vēlāk arī pie cita Billa Gatesa, Melindas fondā par komunikācijas daļas vadītāju un Gatesa runas vīru. Kadri nosaka visu. Viņš piedalījies arī vairāku citu organizāciju veidošanā, kā X-Net Zero kopā ar cita miljardiera un depopulātoru Warrena Buffeta mazdēlu Hovardu, kurš arī bija Gatesa fonda padomē un naski sponsorēja Obamas vēlēšanu kampaņu. Ja atceraties, tad tikām stāstījuši par jauno globālo līderu skolu, kur Švāba ekonomiskais fórums apmāca savus kadrus. Hovards arī ir no turienes. Lūk, kā viss ir saistīts un viss aiziet kopā. Miljardieri un afēristi roku rokā stāv un krīt par savu ideju. Ja paskatāmies klimata trauksmes fonda padomē, tur arī ļoti labi var redzēt to pašu tēmu un ideoloģiju, kam nekāda sakara nevar klimatu kā tādu. Stefans Krecmans, kurš radījis vēl vienu līdzīgu organizāciju Oil Change, kas arī kliedz par naftas beigām, viņš arī atbalsta BLM radikāļus. Tur vispār klimata pārmaiņas tiek saistīts arī ar baltās rases pārākumu, kas arī esot jāizbeidz. Pārtraucot finansēt naftas kompānijas, jābeidzot finansēt arī balto rasistu organizācijas, kā policija vai cietumu kompleksu, vai varētu kompensēt melnīšiem viņu ciešanas reparāciju veidā. Kā tas izskatīsies dabā, vēl pat domāt, ja jau tagad viņi dienas laikā tur apvalpa veikals un nekas par to nav. Vēl viens šīs padomes loceklis ir Biča Ngots Cal. Šī būtne ir interesanta ar to, ka vienlaikus ir arī tāda izdevuma kā Mother Jones padomē. Lai saprast, kas tas tāds ir, jāizlas tikai viens no viņa rakstiem, kurā tas vēršas pret māmiņu kustību, kuras cīnās ar LGBT un transpropagandu skolās. Te viņas nosaukts par mātēm pret bibliotēkām un grāmatu aizliegumu vannes istabas policiju. Tas viss tāpēc, ka šī māmiņu kustība iestājas par visattiecīgā kreisā satura izņemšanu no skolu bibliotēkām un par to, vai skolās ir 2 dzimumu toaletes. Par to tad arī viņas izpelnījušās visu šo kreiso liberastu nosodījumu. Jā, tur rietumos šī cīņa jau notiek pilnā sparā, un ja neko nedarīsim tagad, tas viss būs arī šeit. Vēl šī klimata fondā sēž atkal Bills, Makibens Bills. Arī šis kungs salīdzina klimata problēmas ar rasismu un piesauc Džordža Floyda nāvi, lai to attaisnotu. Viņam ir tāds raksts, kas tā arī saucas: rasisms, policijas vardarbība un klimats nav atsevišķi jautājumi. Vardarbīgs policists kaimiņos esot tas pats, kas ogļu darbinām elektrostacija, bet ja ir abi, vai dūmi no meža ugunsgrēka, melnīšiem esot 3 reizes lielāks risks mirt ar astmu. Es nevaru elpot, tas ir dabisks daudzu stāvoklis valstī un tā tālāk. Kāds visām šīm lietām ir sakars vienai ar otru un kas ir gribēts pateikt, nav ne jausmas un tam arī nav nozīmes. Svarīgi ir tas, ka visām šīm lietām arī nav nekāda sakara ne ar klimatu, ne savā starpā, bet visi šie ļaudis ir vienoti savās antizinātniskās un sektantiskās ideoloģijas stumšanā. Aplūkojot katru no šīm ļaudīm un nedaudz izpētot viņu dzīvi un darbus, kļūst acīm redzami, ka viņiem ar klimatu nav nekāda sakara, viņi neko par to nezina. Viņam nav nekādas nojausmas par to, kā par zinātni, un viņu tuvumā nav tam bijuši. Taču viņi ir klimata fonda padomē, kuru dibinājuši tādi paši ar to pavisam nesaistīti cilvēki, kurus visus vieno ne jau raizes par klimatu, bet gan savas destruktīvās ideoloģijas stumšana ļaužu prātos, uz kuras pamata tad tiek pieņemti absurdi lēmumi valstu ekonomikas un cilvēku labklājības izpostīšanā. Daudz no jums noteikti atceras vai ir dzirdējuši par to, ka neilgi pirms bēdīgas slavenās pandēmijas afēras, jeb 19. gada oktobrī notika diezgan interesants pasākums ar nosaukumu Event 201.
Tā bija pandēmijas simulācija, kur veica Džona Hopkins Universitāte sadarbībā ar Švāba ekonomisko fórumu un Bila Melindas fondu, vairākām citām globālistu organizācijām. Tur piedalījās daudzi bijušie un esošie lielā biznesa un organizāciju pārstāvji, arī valdību sūtņi. Pat interesantā kārtā viņi, burtiski dažus mēnešus pirms tam, kad pasaulē parādījās ziņas par briesmīgo Ķīnas vīrusu, pamanījās diezgan precīzi nosimulēt tieši tādu scenāriju ar nolūku sagatavoties globālai pandēmijai un reakcijai uz to. Protams, kad viņi pasludināja reālu pandēmiju un ļaudis uzzināja par šo simulāciju, tad gluži loģiski tas izraisīja pamatīgas aizdomas par to, no kurienes tad to varēja zināt. Tajā brīdī notika arī tagad par jau uzbāzīgu sērgu kļuvušo faktu čakaru uznāciens. Ja atcerieties, tad tieši šī bija un laikam joprojām ir viena no pirmajām tās augtajām sazvērestībām, ko viņi sāka cenzēt, ja neskait 5G. Tā noteikti nevar būt, ka tikai dažus mēnešus pēc visas pasaules oligarhāta veikta simulācijas tieši tā arī notiek reālajā dzīvē. Tā ir tikai sakritība. Turklāt tā nebija pirmā tāda veida simulācija, ir bijušas vēl vairākas kā Clay Dicks, Dark Winter, jeb Tumšā ziema un citas. Nekad agrāk cilvēces vēsturē nav bijusi tāda pandēmija, par kuras eksistenci vajadz atgādināt 24 stundas diennaktī un par kuras apšaubīšanu cilvēkus cenzēja, atlaid no darba un pat arestēja. Taču to visu mēs piedzīvojam arī pie mums, un tieši tāpēc, ka tas nekad nav bijis par veselību, viņi arī nav atmetuši domu izmēģināt to pašu vēlreiz. Redzam to, ka pamazām atkal medijos sāk runāt par kārtējo jauno variantu Eris, kas nosauc par godu grieķu haosam strīdu dievētei, atkal sāk cilāt masku tēmu, kaut reizi no reizes ir pierādīts, ka tās nekam nedara, ja vien to nolūks nav dresūra, kas arī ir vienīgais to lietošanas iemesls. Tāpēc jo interesantāk ir tas, ka šie paši mūsu vecie paziņas, jeb Hopkins Universitāte kopā ar BIU un PVO, pagājušā gada atkal veica kārtējo pandēmijas simulāciju ar nosaukumu Catastrophic Contagion, jeb katastrofas ierobežošana. Ļoti dramatisks nosaukums, vai ne? Šoreiz tā risinājās Beļģijā, un te piedalījās arī bijušie un esošie dažādu valstu veselības ministri, ieskaitot arī Āfrikas valstis. Kā zināms, tad tieši tas reģions palika kā vismazāk nošpricētais, un šoreiz viņi atkal simulēja Covidam līdzīgu pandēmiju, tikai ar lielāku mirstību un īpaši tēmēt uz bērniem un jauniešiem. Jāatzīmē, ka pasākums 201 paredzēja to, ka nomiršot 65 miljoni, taču oficiālā statistika rāda pagaidām tikai nepilnus 7. Turklāt, kā sen ir nācis gaismā, tad izteikti lielākā daļa no tā visa bija veci un ar hroniskām kaitēm sirkstoši ļaudis, bet afēras plaukumā Covid vienkārši rakstīja visiem, kas miruši 2 nedēļas pēc pozitīva testa, kas pats par sevi nebija nekas cits kā tikai daļiņu pavairošana daudzos ciklos un par to visu sarakstīts grāmatas. Taču afēristi, acīm redzot, negrasās likties mierā un pērina vēl kādus plānus šai sakarā. Kā varam lasīt šīs simulācijas secinājumos, tad līderiem jāgatavojas pieņemt grūtus un kritiski svarīgus lēmumus jau pašās pandēmijas sākuma dienās. Kādi tie lēmumi bija, mēs diezgan labi atceramies - lockdown, uzpūriņu absurdi ierobežojumi un aizliegumu iegādāties ikdienas preces un, protams, bēdīgi slavenā brīvprātīgi piespiedu potēšana, kas tik daudziem ir sabojājis veselības visu dzīvi. Taču ir ziņas, ka Britu laboratorijās tiek izstrādāta kārtējā jaunā brīnuma vakcīna pret nākamo pandēmiju ar nosaukumu X. Tur piedalās 200 zinātnieki. Amizanti ir tas, ka pati slimība vēl nav zinām, bet pašas pandēmijas vēl nav, taču vakcīna jau top. Kā tas reāli ir iespējams? Cim redzot, ka šai greizo spoguļu valstībā iespējams ir viss, jeb tā arī strādā lielā farma. Vispirms jāsaražo injekcijas, un tad var palaist pašu slimību vai pasludināt kārtējās iesnas par globālu pandēmiju. Viņi stāsta, ka pēta 30 iespējamos vīrusus, ko no dzīvnieka varot pārnest uz cilvēku. Kas tad šoreiz būs tas vainīgais un kas tiks apēsts vai kas sakodīs cilvēku vai sāktos kārtēja afēra? Kas ir galvenais šajā visā? Skaidri un gaiši ir rakstīts tas, ka viss šīs problēmas it nemaz netika atrisināts Covid laikā. Bija daudz svārstīšanās un šaubu, ko un kā darīt, ko un cik ilgi slēgt dažādās valstīs vai štatos bija dažādas pieejas, un kā atceramies, tad tieši tur, kur bija vismazāk ierobežojumi, tur arī bija vismazākā mirstība un saslimšana pēc viņu pašu oficiālās un melīgās statistikas. Taču acīm redzot, ka tāds pieejams globālistus īsti neapmierina, un tāpēc secinājums ir tāds, ka pasaulē nav izveidota, bet ir vajadzīga valstu tā augto veselības ekspertu sistēma, jeb organizācija, ieskaitot
tā sauktās īpašās pandēmijas kaut kādas vienības, kas ļautu visur vienlaicīgi ātri reaģēt uz nākamo. Valdībām ir jāstrādā pie tā, lai šādu globālu tīklu izveidot, piešķirtam resursu un arī pie tā, lai apkarot jebkādu neusticību oficiāliem veselības ekspertiem un dezinformāciju. Citiem vārdiem sakot, šeit skaidri iezīmēs viņu vienotās jaunās pasaules valdības plāns, kas arī bija mērķis no paša sākuma. Radīt uz PVO bāzes jaunu globālu organizāciju, kuras jurisdikcija un rīcības spēja būs pāri visām valstīm un to sabiedrībām. Ja tas, ko mēs piedzīvojam šo 2 gadu laikā, jau bija pilnīgs fašisms un tiesību atņemšana, tad tas vēl ir tikai ziediņš salīdzinot ar to, kas tiek plānots tagad. Bet plānots tiek kaut kas ļoti bīstams, un kamēr pasaule ir nodarbināta ar kara histēriju, globālisti gatavojas izšķirošajam triecienam pa cilvēci. Kā zināms, tad tā sauktā Pasaules veselības organizācija no savas sākotnējās lomas faktiski ir kļuvusi par globālistu privāto kantori un medicīniskā fašisma ieviešanas instrumentu. To mēs visi varējām redzēt pietiekoši skaidri un gaiši pandēmijas laikā. Par viņiem arī šī tēma, jo tur jau nekas nav beidzies, un viņi perina plānus par to, kā sagrābt vēl vairāk varas. Kamēr pasaule nodarbina ar citām lietām, PVO aktīvi izstrādā 2 savstarpēji saistītus starptautiskus juridiskos instrumentus, lai palielinātu savu ietekmi nākamo krīžu ja pandēmiju laikā. Viens no tiem ir papildinājumi 2005. gada starptautiskajam veselības regulējumam, un otrs ir tā sauktais pandēmijas līgums ir vienošanās. Tāpēc nedaudz aplūkosim to, ko īsti katrs no tiem nozīmē un ar ko tas draud veseliem cilvēkiem, jo diemžēl tikai tā mūsdienās ir jāuztver šīs lietas. Papildinājumi nosaka PVO jaunās tiesības un varu kārtējā veselības trauksmes periodā, ko viņi paši arī izsludinās, bet līgums attiecas uz šīs varas birokrātisko nodrošinājumu un finansējumu. Patreizējais plāns dramatiski izmaina attiecības starp PVO un dalībvalstīm, attiecīgi arī to iedzīvotājiem, faktiski izklājot visu fašistisku attieksmi pret veselību un tās pārvaldi. Kāds tam vispār ir konteksts? Šī ideja balstās uz meliem par to, ka pandēmijas kļūstot aizvien biežākas, radot tādu apgrūtinājumu, ar kuru katra valsts atsevišķi netiek galā, un ka cilvēks saskarsme ar dzīvniekiem nākotnē radīšot vēl vairāk pandēmiju. Atcerēsimies tikai medmāsu Daņčus tukšajās slimnīcās un nelaimīgo sikspārni, kas beigās izrādījās ASV finansētā Uhaņas laboratorija. Kas tas par pieaugušo kontaktu ar dzīvniekiem, ja aizvien vairāk cilvēku dzīvo pilsētās, arī nav īsti skaidrs. Tad šie ir viņi izvirzīti argumenti, kāpēc vajagot ieviest jaunu pasaules kārtību. Realitātē pēdējā īstā pandēmija bija tā pati spāņu gripa pirms vairāk kā 100 gadiem, un saskaņā ar Nacionālā veselības institūta datiem lielākā daļa toreiz nomira no bakteriālās pneimonijas, jo tas bija vēl pirms antibiotiku laiks. Viss, kas bija pēc tam, kā holēra vai buboņu mēris, tīps un tam līdzīgi, ir atrisināts ar labākiem sanitāriem apstākļiem un mūsdienu medikamentiem. Vēl bija dažas gripas pandēmijas pagājušā gadsimta 50. un 60. kur it kā aizgāja bojā ap vairākiem miljoniem, un tad bija ļoti interesantā 2009. gadu cūku gripa, kas jau toreiz izskatījās vairāk pēc afēras. Tur oficiālie dati runā par 150 000, taču kontekstam ir jāpaņem dati par to, ka no parastās gripas katru gadu mirst līdz pat 650 000, bet no tuberkulozes līdz 1,5 miljonam. Līdz ar to skaidri redzams, ka no parastām slimībām to bojā gājušo skaits regulāri ir lielāks kā no visām šīm pandēmijām, un nekas īpaši mums citādi arī neapdraud. Kas attiecās uz Covid, arī tepat oficiālā statistika beigās nonāca līdz tam, ka mirstība bija tāda pati kā parastai gripai, un tieši tāpat tas skāra jau hroniski slimus un vecāku gada gājuma ļaudis. Turklāt acīm redzam, ka šeit daudz lielāku postu nodarīja veselības un veselā saprāta viedokļa absolūti drakoniskās politiskās metodas, kas tika pavērstas pret cilvēkiem, un tas, kā viņiem aizvēra mutes un piespēja pakļauties šim neprātam. Un visā tajā galvenā loma bija tieši PVO, kas sākotnēji tika dibināta uz cilvēktiesību principiem, bet tagad vektors ir pilnībā mainījies, un galvenokārt tas ir finansējuma dēļ. Pēdējās 10 gadās liela daļa naudas nāk no privātām korporācijām, un ja reiz Bills Gates ir viens no lielākajiem finansētājiem, tad efekts tam ir acīm redzams. Tagad cilvēktiesību principi ir nomainījis biznesu un maksimāls nopotēšanas princips, no kur izejot tiek veidota arī attiecīgā politika. Paralēli tam izveidotas arī dažādas privātas vakcīnu alianses, kas domāts tikai pandēmijām, kā Gavija, Cepija, un arī tur visur ir Bills.
ar globālās imunizācijas, tā viņi to sauc, plāniem nodarbojas arī it kā bērniem domātais UNICEF, arī Pasaules banka un valūtas fonds, vārdu sakot, visi. Tāpēc arī PVO ir izvēlēts kā viņa centrālais instruments šai visā. Šobrīd minētā 2005. gada veselības regula ir spēkā starptautiski, bet juridiski tas ir tikai rekomendācijas. Lai veiktu izmaiņas, nepieciešams tikai 97 valstu atbalsts no 194. Turklāt viltīgā kārtā valstīm, kas šīs izmaiņas negrib, būs 6 mēnešu laika, var par to paziņot, citādi automātiski tiks ieskaitīts, ka viņas ir piekritušas. Arī šis laiks tika samazināts no sākotnējiem 18 mēnešiem speciāli pagājušā gadā. Kad tas notiks? Nākošā gada maijā paredzētajā veselības asamblējā, kur mūsu valstī par to ir informācija, ko tas nozīmē un kādas sekas šīs izmaiņām būs mūsu dzīvēs, bet izmaiņas būs dramatiskas. Īsumā par dažām. Tiek izmainītas pandēmija un veselības ārkārtas stāvokļa definīcijas, tās paplašinot. Tagad tiek ieviests arī tāds iedziens kā potenciāls drauds, nevis tikai reāls. Turpat arī paplašinās to produktu definīciju, kas var tikt pielietot šādu draudu novēršanai. Rekomendācijas kļūs par obligātām instrukcijām, kuras valstīm ir jāpilda. PVO boss vienpersoniski izlēma pasludināt ārkārtas stāvokli. Tiek izveidots plašs uzraudzības tīkls visās valstīs, kas uzraug šo pavēļu izpildi. PVO var izmantot visu valstu datus bez atļaujas. Tai tiek piešķirta kontrole pār attiecīgiem resursiem, intelektuālo īpašumu un finansējumu. Protams, vēl drakoniskāka cenzūra vai visa atšķirīga informācija nekur nevar parādīties. Un pats galvenais tagad visi šie mums jau zināmie pasākumi, robežu slēgšana, lidojuma apturēšana, karantīnas, lockdown, potēšana vairs nebūs rekomendācijas, bet obligāta prasība. Paši saprotiet, ko tas nozīmē. Iepriekšējā reizē vismaz bija izvēle neiet uz darbu vai kā citādi izvairīties no eksperimentālās šļuras, bet šoreiz viņi to ir ņēmuši vērā, un te jau izvēles var arī nebūt. Daudzās valstīm tam bija ļoti tuvi jau toreiz, kā Austrijā, un jāsaka, ka viņus un daudzus citus izglāba tikai karš, kad viss šis pēkšņi apstājās. Taču tas neapstājās viņu plānos. Birokrātiskā ziņā te ir runa par to, ka vajag veltīt apmēram 5% no valstu veselības aprūpes budžetiem šīm ārkārtas situācijām, ir jārada īpaša pāraudzības institūcija, jāizplata tā sauktā vienas veselības agenda, kur faktiski par potenciālu apdraudējumu un kontrolējumu sfēru var kļūt pilnīgi jebkas. Ja viss šis tiek pieņemts, tad ik viens var uzdot sev vienkārši jautājumu, kā jūs domājat, vai pēc šādas sistēmas izveides būs vai nebūs nākamā pandēmija, kas ļaus viņiem to visu pielietot praksē? Kā to šobrīd apturēt? Viss atkarīgs no tā, kas notiks nākamā gada maijā. Papildinājumiem vajag pusi no valstīm, līgumam vajag 2/3, vai arī pēc pieņemšanas to vēl jāratificē, un tad vajag vismaz 30 valstis, kas to izdara. Mēram tāda ir sistēma, un katrai valstī ir viena balss. Tad kā atskanēs mūsējās? Varētu likties jocīgi, ka atkal jārunā par Covidu, jauniem variantiem un kārtējām potēm. Daudziem mums likās un gribējās ticēt, ka tas laiks ir pagājis uz neatgriešanos kā ļauns murgs. Tomēr izrādās, ka globālais oligarhāts negrasās tik viegli atkāpties un laikam jau gatavojas jaunam uzbrukumam cilvēcei. Viņi ceļ trauksmi par šo jauno ēris variantu, šur tur jau sāk ieviest maskas kā Holivudā, klīs baumas par jauniem lockdowniem Kanādā, Amerikā un attiecīgi par jaunu potēšanas vilni. Jā, Britu laboratorijās izstrādātas tiek jau jaunas potes pret vēl nezināmu slimību, un vispār mRNA tehnoloģija strauji attīstās, tāpat kā arī digitālā kroņa pasta nekur nav pazudusi, un PVO to plāno izmantot planetāros mērogos. Uz visu šie fona atcerēsimies to, ka iepriekšējā pandēmija bija unikāla ar to, ka tās uztiepšanai vajadzēja gan medijas, gan cenzūru, gan cilvēktiesību atcelšanu, kā arī visa veida dresūru un uzvedības modelēšanu. Bija jāveic neskaitāmas manipulācijas un iedzienu maiņas, izsvītrojot pat dabisku imunitāti no PVO mājaslapas. Tieši dažādi veidi tā saukti uzvedības, jeb sociālās inženierijas speciālisti bija tie, kas deva padomus valdībām un veidoja smadzeņu skalošanas propagandu. Viena no tiem bija Britu Behavioral Insights team, kuru ziņojumos bija skaidri un gaiši rakstīts tas, ka pakļaušanās valdības lēmumiem ir panākama tad, ja cilvēkiem ir pietiekoša apdraudējuma sajūta. Un ja tādas nav, tad tāda ir jārada informatīvajā telpā. Tieši tā arī tika panākta viss tā histērija, jo
ja cilvēks mierīgi apstājas un ieklausās savā intuīcijā, tad tur vajadzētu būt pašsaglabāšanas instinktam, kas jūt, kas notiek un atsakās uzņemt sevī jebkādas valdības uzspiestas indas. Diemžēl lielākā daļa ir tik notruvināta ar šo propagandu, ka izdzīvošanas instinkts ir zudis. Tas pa lielam arī ir viens no masu mediju uzdevumiem, un pie tā intensīvi strādā visi šie speciālisti. Un tagad iet, ka ir viņi, kas ķeras pie darba. Ja skatāties mūsu kolēģi Brebani, Rudolfu vai vēl citus, tad jau varbūt būsiet dzirdējuši par pat notikušo ģimenes ārstu apmācības programmu Covid vakcīnu izplatīšanā, ko rīko SPKC, kas notika Veselības ministrijas telpās. Tas saucās apmācības seminārs saziņai par Covid-19 vakcīnām un to organizēja PVO. Ārsti saņēma tādus uzaicinājumus ierasties, bet publiski par to īsti nekādas informācijas nav. Toties ir pieejams tur izmantotais materiāls, kuru varam aplūkot. Tas gan neizskatās pēc īpaši jauna, jo atsauces ir par 21. un 22. gadu, taču svarīgs ir cits jautājums, kāpēc tad notiek tāda apmācība. Prasās tikai viens izskaidrojums, ka drīzumā atkal viss sāksies no gala, jo Covid izplatības likums ar visiem tur paredzētajiem ierobežojumiem taču arī netika atsauts, tas vēl ir spēkā. Te jāatgādina, ka ir jau bijis gana daudz visādi pētījumu un ieteikumu par to, kā iedabūt šīs injekcijas cilvēkos, jo liela daļa tam pretojas un daudz arī piedzīvojuši tādas blaknes, ka vairs nevēlas par tām neko dzirdēt. Taču jaunās potes acīm redzam būs jāsaņem visiem, jo iepriekšējās un arī nekāda izslimošanas certifikāti vairs jau neskaitās. Tāpat PVO jau 20. gada oktobrī izstrādāja galvenos 3 potniecības vektorus, kur viens bija viegla un ātri pieejamība, otrs bija sociālā ietekme un attiecīgi jebkādas negatīvas informācijas par tām vai blaknēm, drakoniska cenzūra. Un trešais ir motivācija, piekukuļošana, to viņi tomēr ievadīja tiem, kas kaut kādu iemeslu pēc vēl šaubās. Galu galā viņi taču piedāvāja virtuļus brīvdienas darbā un Pavļuts pat grasījās rīkot šeit loteriju. Amizantos plakātiņus par vēlmi satikt vecmāmiņus, iet pirtīs, arī visi atceraties un kas uz tiem bija. Taču tagad uzdevums varētu būt nedaudz grūtāks, jo, ja ar pirmo šoku varēja pārliecināt vieglāk, kā atkal mēģināt iesmērēt to pašu veco uzsildīto zupu, bet, protams, ir daļa, kas pieņem visu un dara, ko tai liek bez jautājumiem. Te vienā slaidā tas arī ir īpaši atzīmēts kā vakcīnu pieņemšanas grafiks. Tie ir līdz 40% ļaužu, kas laikam jau nedomā ar savu galvu un vadās tikai no instrukcijām. Bet tad ir pārējie, ar kuriem ir jāpastrādā, jo viņi par kaut ko tomēr šaubās. Tie, kas ir absolūti noraidoši un nekad nešpricēsies labprātīgi, ir tikai 2%. Tā teikt, apsveicu visus rūdītos antivakserus, tik nu mēs tad arī esam. Bet pārējai apvārdošanai tad ir šīs vadlīnijas un ieteikumi, kas faktiski ir tas pats, kā apmāca mārketingu speciālistus, kuriem ir jāpanāk pēc iespējas vairāk pārdot produktu, par to saņemot bonusus. Neskatoties uz to, ka prece var būt pilnīgs mēsls un nevajadzīga, pie labām prasmēm to bieži vien var iesmērēt pat tiem, kas nekad nebija domājuši tādu pirkt, un tam ir ļoti daudz viltīgas tehnikas, pārveicināšanas metodas un psiholoģiskie triki, kas faktiski arī ir šo apmācību esence un jēga. Tie ir arī teikts, mērķis ir savakcinēt un apsveikt tos, kas tam piekrīt, bet cik daudzi no šīm ārstiem vispār saprot kaut ko no tās mRNA tehnoloģijas, ko tā dara, vai ir lasījuši neskaitāmus jau pētījumus par to bīstamību. Bet kam tas interesē? Rečeka pateiks, ka viss ir viltu ziņas un droši var durt. Tā bija toreiz un tā būs arī tagad. Attiecībā uz noraidītājiem ir arī mēķis panākt uzticēšanos un iesaisti, visos veidos mēģināt tomēr iestāstīt, ka vajadzētu padomāt un durvis tomēr paliek vaļā. Smieklīgākais tas, ka šajā materiālā vismaz ir atzīts tas, kas nebija sākumā, ka nav zināms potes iedarbības laiks un efektivitāte, tāpēc vienalga jānēsā gan uzpūtnis, gan jādistancējas. Nu tad kam tāda pota ir vajadzīga, ja pēc tās tāpat saslimst un vēl riskē ar traģiskām blaknēm, nekas nemainās. Tas tā no veselības viedokļa. Taču mēs zinām, ka tas nekad nebija par to, kā saka, vai viņiem veicas. Šis viss varētu arī nesatraukt, ja vien nepastāvētu vēl cita varbūtība, un mēs zinām, kāda tā ir. Ja viņiem nesanāks pierunāt un piemānīt cilvēkus ar šo, tad atkal var ķerties pie piespiedu metodēm, šantāžas, atlaišanas un tā tālāk. Vai kā, iespēja, ka drīz atkal nonāksim ierakumos un aizsardzības līnijās ir pietiekoši liela. Tādas apmēram lietas šobrīd notiek pasaulē. Vēl neliels paziņojums ir tāds, ka
šoreiz mums tas raidījums nākamais, es tā saprotu, varētu sanākt tikai 8. oktobrī laikam, jo mums ir arī savas lietas jāpakārto un ir šis tas jāpadara un nav īsti laika un resursu veltīt tik daudz tam sabiedriskajam darbam. Jebkurā gadījumā paldies visiem tiem, kas mums ir atbalstījuši visu šo laiku un kas turpina to darīt. Ceram atgriezties tātad tajā oktobra 1. dekādē. Cerams, ka sanāks tā. Tāpēc vai visiem jauka svētdiena un uz redzēšanos.